Vai iemācīties spēlēt klavierus ir grūti? Es melošu, ja teikšu, ka nē. Sākumā ir diezgan grūti, taču, lai tev izveidotos tā domāšana, ka tu nemitīgi domā uz priekšu par vairākām lietām vienlaicīgi un spēj tās koordinēt un kontrolēt, sākumā ir diezgan grūti. Taču ar laiku tas ieiet tā kā rutīna, un tev paliek katru reizi vieglāk un vieglāk. Turklāt tu vari sākt mācīties savas foršās mīļās dziesmas, par kurām vienmēr tu esi sapņojis. Pats galvenais šajā visā ir atrast foršu skolotāju, kurš tev ne tikai parāda dažādas pieejas un metodas, kā tu konkrēto lietu vari iemācīties vai trenēties, bet arī uzdod konkrētus mājasdarbus, kuros tu vari trenēt savu patstāvību un domāšanu. Pēc pāris nodarbībām vajadzētu būt jau tā, ka tu jūties, ka kaut ko pastāvīgi tu spēj izdarīt, kaut ko pastāvīgi tu jau saproti, un tev šajās lietās ir nepieciešama ļoti minimāla palīdzība. To palīdzību mēs varētu nosaukt kā pārbaude. Skolotājs pārbauda, vai tu esi pareizi sapratis, vai tu pareizi iemācījies un izlabo tev kļūdiņas, ja tādas radušās. Tad, principā, ja tu atrodi sev piemērotu skolotāju, kurš tev klavieru stundās integrē gan mūzikas teoriju, gan trenē pirkstu veiklību un tehniku, tad tev ir neierobežotas iespējas iemācīties to, ko tu vēlies.